Tā kā reāli viss atrisinās, bez variantiem. Zinu, ka depresīvi latvieši mums visi ir, vai ne? Visi saka, man ir depresija. Tie pašā laikā visi, kas ir depresīvi, nes kāpēc ir rēsni, lieto alkoholu, nesporto. Es vēl neesmu redzējis cilvēku, kas sportot katru dienu, dzertu vitamīnus, nelietot alkoholu un teikt, man ir depresija. Varbūt tādi ir, es savā dzīvē neesmu redzējis. Es esmu redzējis, ka ir tādus liekais svars, nav sports, alkohols. Un saka, man ir depresija. Un tur skaidrs, tev depresija. Kā tev varētu nebūt depresija? Tā kā ja cilvēks ar lieko svaru nesporto un lieto alkoholu, man būtu jautājums, kā tev var nebūt depresija. Tā kā es vairāk brīnos par to, ka depresija īstenībā Latvijā ir tik maz cilvēkiem. Jo teorētiski pēc tā, kā dzīvo vidējais latvietis, depresijai būtu jābūt katram otriem. Jo šobrīd Latvijā mums laikam bija 65% cilvēku ar lieko svaru. Man šķiet, 65%. Un liekais svars skaitās vismaz 10 kg. Vai pat 5, diezgan liels tas cipars bija. Ne? Mēs esam topā. Mēs esam topā liekais svars, mēs esam augšā. Alkohola patēriņš mēs esam augšā. Veselīgais dzīves ilgums mēs esam lejā. Mēs šobrīd arī esam nabadzīgākā valsts Eiropā. Tur mēs arī esam lejā. Tā kā visur mēs esam topos. Tikai topos, kā pēdējie, kā paši sliktākie. Visos topos.